Zambijas Bangvejulu ezers ir plašs, aptuveni tikpat liels kā ASV Konektikutas štats, un tajā mīt tūkstošiem cilvēku, kas dzīvo uz daudzajām salām. Laivas ir vienīgais veids, kā viņi var nonākt citās valsts vietās. Arī 7. dienas adventistu mācītājam Emanuelam laiva ir vienīgais veids, kā sasniegt 18 adventistu draudzes, kas izkaisītas pa šīm salām. Emanuels vairāk kārt ir devies ceļā pa šiem ūdeņiem, lai iedrošinātu 1300 adventistus, kas šeit pielūdz Dievu. Taču kāds ceļojums viņam īpaši iespiedies atmiņā. Sirdi plosoša diena, kad viņš piedalījās 14 draudzes locekļu bērēs, kuri bija noslīkuši ezerā. Manā prātā bija doma: šodien nomira cilvēki. Rīt cilvēki atkal mirs. Ak, mans Dievs, ak, mans Kungs! Tu radīji ūdeņus dzīvībai, tu radīji ūdeņus, lai tie dotu tev godu. Šodien šie paši ūdeņi ir aprijuši jaunu cilvēku dzīvības. Traģēdija notika, kad 42 adventisti devās misijas darbā uz tuvāko salu ar draudzes nolīgtu laivu. Pēkšņi vilnis apgāza laivu, un, lai gan 28 cilvēki tika izglābti, 14 citi, tostarp 2 gadus vecs bērns, zaudēja dzīvību. Šis negadījums satrieca visu Zambiju un aktualizēja tematu par satiksmes drošību šajā ezerā. Regulāri laivu reisi ir retums. Valdības kuģis kursē tikai reizi nedēļā. Visiem pārējiem nākas īrēt laivu, bieži vien nedrošos apstākļos. Taču cilvēkiem nav citas izvēles. Viņiem ir jānokļūst pāri ūdeņiem, lai nodrošinātu sev iztiku. Šajā apgabalā tas ir ļoti nopietns izaicinājums, īpaši šķērsojot ezeru, zinot, ka citi pirms tam jau ir gājuši bojā tajā pašā vietā. Bēru laikā kāds valdības pārstāvis lūdza adventistu draudzi palīdzēt novērst šādas traģēdijas nākotnē. Draudze pieņēma šo izaicinājumu, apņemoties nodrošināt drošāku un uzticamāku laivu satiksmi vietējiem iedzīvotājiem. Jaunā lielākā laiva būs līdzeklis evanģelizācijai, dziedināšanai, iedrošināšanai un sadraudzībai. Cilvēki nāks un redzēs Kungu Jēzu Kristu šīs misijas laivas dēļ. Jaunā laiva varēs pārvadāt līdz 60 pasažieriem, piedāvājot drošu un lētu ceļošanas veidu. Tas viņiem palīdzēs nonākt no vienas vietas uz citu, no vienas salas uz otru, no Sauszemes līdz Bangu purva apgabaliem. Taču tas nebūs tikai vienkārši transporta līdzeklis. Laivā būs arī ekrāni, kuros rādīs adventistu programmas ar dziesmām un uzrunām. Ar jūsu palīdzību šī ideja var kļūt par realitāti. Laiva palīdzēs izplatīt evaņģēliju un glābt dzīvības, pārvēršot traģēdiju svētībā Bangu ezera iedzīvotājiem. Jūsu dāsnais ziedojums šodien palīdzēs finansēt šo misijas laivu un atbalstīt projektus visā Dienvidāfrikas un Indijas okeāna divīzijā. Kopā mēs varam mainīt pasauli. Paldies par jūsu dāsno ziedojumu!